Tā. Labdien, tātad atgriežamies mēs turnīrā un tagad es Raivis Pučurs esmu nomainījis Viktoru no Donkra. Jā, un es esmu vēl palikusi pāris minūtes piebiedrošos, un pēc tam es piebiedrošos Viktoram. Jā. Un kas būs nākamais, kas runās, tu zini? Es nezinu. Bet, Tas būs pārsteigums. Jā. Tad varbūt atgādina skatītājiem un pie viena arī man, kas īsti notika iepriekšējā sesijā tādi lielākie notikumi. Lielākiem bija notikumi to, ka mums pie galda bija zveja, kuram bija ļoti daudz šķipu un praktiski, es nezinu, 30 minūšu laikā vai 1 stundas laikā, diemžēl, viss viņš pazaudēja, un lai gan bija tāda viena tā neīpaša izspēle, un pēc tam vienkārši teikt, ka viņam ļoti nepaveicās, un visu laiku tikai neiet, un kārts vienkārši bija pret viņu. Piemēram, vissmagākais, kas bija tas, ka viņi iegāja all-in, un viņš uzslafoja straightu, bet Džekam bija 2 pāri, un tad the river. Un tad atkal viņam bija 3 dāmas, un bija flush draw, un the flush draw dabūja jau uz turn pilnīgi. Labi, un tātad mums te kļauj viņam ir tūs dāma, offsuited no cut-off pozīcijas. Jā. Pirms batona pozīcijas tieši viņš reiz 12,000. Jā, un atkal viņam arī nav daudz šķipi, tā kā es nezinu. Mēs jau ar Viktoru par to runājam, to, ka, kāpēc tur labāk neiet uzreiz all-in. Bet, viņš saņem visu, nevienam nekas arī nav. Jā. Bet diezgan tā ļoti akurāti viss spēlē, neviens neko pārāk crazy neaiziet. Tātad mums, cik saprot, blind ir 6,000, 3,000, ja? Nē, noteikti nav tik daudz. Pēdējo reizi bija 1500, 3000, tātad tagad... Vai nav to, mēs esam 2,4 tagad izskatās, varētu būt. Varētu būt. Laikam jau nekad jau nav starp. Līmenis pazaudēs, tad diezgan liels reiz bija. Varētu būt, jo ja viņš ir short stacks, tā ļoti daudz arī dara. Ka viņi uzreizo ne visu stacku, bet viņi respektīvi tev pasaka, kad viņi būs all-in. Jā. Neatkarīgi no to, kas iznāks. Un šī ļoti bieži tomēr ir stiprs rokas pazīme. Kad short stacks, kuram būtu jāiet all-inā, neliek visu čipus, bet reizo. Es esmu redzējis abus variantus pietiekami bet, protams, ir arī labi spēlēji, kas cenšas to izmantot. Tagad mums ir open race ar tūs 2 offsuited. Palonijs un Laizāns bija 2 bija 2 no visaktīvākajiem spēlētājiem pie šī galda. Un ko mēs ievērojām ar Struku, to, ka viņam patīk nokālot ar kaut ko 10-niekiem, ar 8-niekiem, un pozīcijā viņam ļoti patīk kaut kādas suited connectors un tā. Bet viņš arī diezgan tā grib arī mierīgi spēlēt. Tas ir. Īstenībā varbūt, kamēr vēl nav tā ļoti aktīva spēle atsākusies, es arī redzēju, kur čatā, un daudziem tur bija jautājums, vai tu ar pokeri tik pelni izsaka, vai tas tikai tev kā hobija līmenī? Pirms 6 mēnešiem tas tā nebija, bet tad janvārī tā sanāca, kad es nolēmu, kad es ar to nodarbošos kā pilnu laiku un kā vienīgā ienākuma avotu. Un tad es esmu sev pelnījis iztikt no janvāra beigām līdz šodienai. Tikai spēlējot cash games Madridē. Tātad esi profesionāli pokeriste? Tikai tāpēc, ka man nav citi ienākumi, tad tā varētu teikt. Bet, miljonus es vēl nepelnu, cerams kādreiz, bet... Cerams, visu vēl priekšā? Visu vēl priekšā, bet, kurā gadījumā bija diezgan jautrs brauciens man. Skaidrs, tagad tā, ka open race 12,000 no underdogam pozīcijas. No Polonijas atkal. Polonijas. Un tad kļauj viņš all-in. Jā. Kļauj viņam tur nav citi alternatīvi. Tieši tā. Reiz nospēl. Lai gan arī tomēr diezgan agroka. Bet, kas jādara? Mums kodrē kungs dām, viņš visticamāk kādu laiku padomās un izmetīs. Jā.
kā viņš tā vārds. 22,000. Dāma 9 tomēr šajā situācijā nebija spot committed un varēja izmest. Jā, bet Polonijas skatījās no tā viedokļa, ka visu laiku, cik viņš spēlēja galds, bija tik ļoti pasīvs, ka neviens neko negribēja iejaukties. Ja kāds iejaucās, tad parasti viņiem vienmēr bija, nevis parasti, bet 100% gadījumos. Un ar to ļoti viegls slēmums. Nu, jā. Olimpikās tos piedzīvojis, kad tuvojoties fināla galvenam vai pie fināla galda, kad, manuprāt, spēlētājiem jābūt jākļūst agresīvākiem. Olimpikā bieži spēlētāji kļūst aizvien taitāk un grib sākt spēlēt tikai ar premium handiem. Jā. It sevišķi to arī varēja redzēt pirmajā posmā pie fināla galda, ko redzēja, kur tiešām bija tāda ļoti diezgan pasīva spēle. Protams, ar dažiem izņēmumiem, jo tur arī tomēr bija daži agresīvi spēlētāji, bet, tāpēc arī man ļoti patīk fināla galda stadija, kad var sākt bišķīt agresīvi. Un tagad Mārim Keršam 7-6 suited konektoru un viņš openreizo. Nav pārāk daudz blindi. Bet viņš arī nebūs tas spēlētājs, kurš tikai spēlēs ar premium rokām. Viņš izmantos to, ka galds izstāsts, ka varētu būt diezgan pasīvs un viegli savāc banku. Jā. Un nav jau arī īsumā viņam tik maz čīpi. Ja ir blindi 2000, 4000, tad viņam ir 64,000, tad viņam pat nav 20 big blindi. Nu jā, bet man liekas pat vidējais teksts nav 20 big blindi. Nav, jā. Es gan tagad nezinu, kāda informācija, kāds ir vidējais teksts, bet diemžēl šajos turnīros viņi ir tāda arī turbo struktūra tomēr. Tieši tā, bet tad man nepatīk skatīties, kāds ir average vai vidējais teksts, jo tev ir jāspēlē it kā pret savu galdu. Un, jā, viņš, protams, ka viņam tagad sanāca, bet iedomājies, nezinu, viņam tāds teksts, kad viņš vēl pāris reizes var reizot un foldot. Bet, nē, es domāju, ka jā, šajā gadījumā varētu mēģināt arī, jā. Bet pēc pasīva galda, kāpēc, lai nereizot ar sveicētiem konektoriem? Jā, viss kārtībā. Tad, kā viņam tūs 5, Kēriš izmet Bransona roku. Un tātad Strupka arī ir 9-8 nereizo. Skudi no batona nav un pat šeit izstās jau smalblains izmeta. Laidāns pastās atver tūzu kungu, cik saprot arī vēl parāda visiem. Gribētos jau nekāda akšana. Laidāns arī ir tipisks online cash spēlētājs, kurš diezgan arī aizraujas Omahās izspēlēs. Un kā turnīrs pieredze viņam varbūt nav nemaz tik liela, bet viņš ir ļoti gudrs un domājošs spēlētājs. Bet viņam, cik es esmu ievērojis turnīros, viņš spēlē diezgan taiti. Un tā kā arī es pieļauju, ka no viņas spēles tur lielu izpildīšanās mēs šodien neredzēsim. Es tā teiktu, mēs ar Viktoru ļoti daudz redzējām. No Laizāna tieši? Jā, no Laizāna, jā, bija. Viņa Laizāns un Polonijas 2 visaktīvākie pie šī galda. Es varbūt ņemu savus vārdus atpakaļ. Bet pārāk viņš arī nebija. Es teiktu, ka Polonijas ir vairāk. Viņš gan reizo ar visādām rokām. Savukārt Laizāns ar tādām spēlējumām. Jā. Mārs jau gribēja nozagt savu kaimiņu kārti. Dīler viņam tomēr to neļāva darīt. Un varbūt labi bija, jo viņš open reizo no agras rokas un piecnieku. Jā, tur viņam vajadzēs noteikti kolu, jo... Šeit visticamāk, jā, viņš kolos. Pat nav 6 big blinds. Jā, un līdz ar to tik spēlēt tipiskā coinflip situācija. Jā. Tev vēl ir intuīcija spēkā? Nezinu. Es domāju, piecnieku notvērsies. Piecnieku uzvarēs. Jā. Skatoties tā, kā Kērišam diezgan labi iet, tad varētu tā būt. Flops ļoti labs. Full house turnā, 0%. Skaisti. Jauki, jā. Arī labi ies pagaidām. Jā. Tātad mums cik pameta vēl viens spēlētājs. Ļoti strauji turnīrs tuvojas fināla galdām. Cik, ja nemaldos, kaut kādi 16-15 spēlēji palikuši.
Laikam mums Īstenībā tāda šeit, informācija nav, Jā, diemžēl. šajā telpiņā es esmu ļoti izolēta. Vienīgais, ko es redzu, ir es tu un ekrāns. Nu, to pašu, ko visi skatītāji, izņemot Jā. viņi mūs neredz. Tas gan, jā. Tā kā tā dīleru māņa, varbūt citam būs veiksmīgāk. Tu tici tam? Īsumā, jā. Jā? Ne, bet ir dīleri, kuriem patiešām labi iet. Bet tev neliekas, ka tā ir vienkārši tāda... Dīlers tikai izdala kārtas, kad... Nē, nu, protams, tas ir, bet varbūt tas ir vairāk saistīts ar domu spēku drīzāk. Tu iedomājies, ka šis dīlers man dos labu kārtas, un es tam pat drīzāk ticu, ka domas spēja ietekmēt. Jā, starp citu, runājot par domu spēku, es nezinu, ja kādam, piemēram, interesē kaut kāds tāds domas, man gan īpaši nepatikās tā grāmata, bet tie, kur prot lasīt angliski, līdām es pateikšu. Varbūt The Secret domāts? The Secret? Nē, bet tad atradīšu. Arī ļoti. Atradīšu. Pagaidām arī visi foldo. Jā, lūk, es atradu. Saucās Psychic Poker, un autors ir tāds Padiyār Sunil. Un respektīvi viņš raksta par domu spēku, un ka tu vari vienkārši iespaidot iznākumu ar savu attieksmi, ka tu vari kontrolēt savu intuīciju, veiksmi un citu veiksmi. Es īstenībā tam ļoti piekrītu, jo pats esmu reizēm spēlējis lielākām likmēm un pats sev ienākot kungus, esmu domājis tikai ne tūzi flopā, un, protams, viņš vienmēr tad ir bijis, tas tieši tā es domājis. Jo domu spēks nesaprot, ko nozīmē ne. Bet labi, mēs tikmēr redzējām, ka Laizāns atkal ar kalpu 6 veiksmīgi nozaga blindus. Jā, un mēs redzam, ka wow. Bet tagad mums rāda tikai chips stēkus, nevis cik ir big blind. Jā. Tā kā tagad runās Strupka. Metārā. Skudra astotnieku izmetārā, to mēs arī tikai redzam. Laizānam tūzi 6 uz katofu. Bet tā kā iepriekšējā aplī viņš jau izdarīja zāzību, tad viņš šajā reizē neatļausies. Jā, man patīk, ka ir tā daži. Pārāk bieži arī nevajag. Pat ja viņam šoreiz bija labāka kombinācija nekā iepriekšējā aplī. Bet ja viņš tikmēr izdomā ar 3-2 suji, tad nokol Jā, to mēs pirmo reizi redzam. Bet viņš bija, viņam ir diezgan tight stils, jā, image. Un tas ir tas, ko labi spēlētāji izmanto. Spēlē. Tā ir spēle, bet šeit tad saprotot arī mēģina izmantot savu. Es gan ļoti gribētu redzēt, vai Valdis Skudra mēģinās kādu zādzību izdarīt, jo no viņa showdownus var redzēt ļoti rēti, un kad redzu, tad tie parasti gan izvaināti. Jā, to, ko mēs redzējām, kad nav viņš mēģinājis. Viņš ļoti mierīgi cenšas ļoti samazināt savus un dīlerai apgriež vienu kārtu. Jā. Mēs vienkārši nārdam, bet mums izties pēc kunga, ka varētu būt. Bet labi kārtā bildi katrā ziņā. Jā. Kamēr Valdi savā stilā apskatās kārtis, vispirms vienu, tad pārliek otrādāk un apstās otru. Padomā un, diemžēl, izmet. Kunga 9 viņš nespēlēs. Arī Laizāns atskās spēlēt. Šobrīd diezgan mierīgs galds, skatos. Visi vairāk droši vien gaida fināla galdu, jau kad būs. Neviens negrib pieļaut likmīgo kļūdu un netikt fināla galdā, netikt naudas balvās. Pagaidām tikai Paljonīs ir izmantojis to situāciju visvairāk. Un viņš jau vienā momentā uzreiz tika sodīts. Tas tikai pagaidām viens moments. Viņš uzvar stipri vairāk nekā viņš jā, bet arī mēs šajā pie TV galda ļoti redzam, cik bieži tomēr spēlētājiem ienāk, ja pareizi sakot, cik rēti spēlētājiem ienāk labas kārtas, premium handy, pāri un viss. Līdz ar to tas bija negadījums, ka tieši šajā reizē bijis vienam spēlētājiem, kurš bija shortstacks puslīdz un kurš uzreiz gāja all-in. Jā. Un droši vien arī iepriekšējās pieredzes dēļ viņš no agras rokas pat īpaši nedomājot ar septītniekiem gāja all-in situācijā. Un tas jau ir imidžs. Es
pieļauju pēc Valda reizi, ret, kurš tik ātri ar setīniekiem atļautos iet to līnu. Jā, tas gan. Tad kļāva viņam skeidža kalps 9 suitat. Hijack, jā. Jā, tā Diezgan varētu vēl pozīcija, varētu mēģināt. izstāst, ka viņš Un, tieši to arī. Viņš tikai kolo. Jā, ļoti interesanti. Redzēsim, kā viņam ar to beigsies. Manuprāt, viņš kalo tikai tāpēc, ka viņš domā, es visu laiku reizoju, vai ne? Kad viņš negrib, lai viņam atspēlēs vai ko. Tad... Ļoti iespējams arī Strupka no Smallblind ar tūz 3 iet šai partijā. Un Valdes priecīgs varēs ar 7-6 mastī. Ot lūk, arī Valdes tomēr izmanto savu imidžu. Un ļoti labi, es gan nezinu, cik bija. Viņam ir 30,000, jā. Tad Nu, 4,000 varētu, bija jā. big blinds, jā? Jā, tā kā, jā, varētu nomest. Es domāju, ka ir fold equity. Un potā bija 11,500. Jā. Tā kā... Man patīk Valda gājiens. 3-1, jā. Vienīgi, ko Strupka, bet Strupka arī metīs. Pret Valdu arī es ļoti daudz ko izmesu šādā situācijā. Jā, protams. Jā, Bet es Valdem arī tomēr patīk arī reizēm suitēt konektori un parādu, ko es ienācu roku. Jā. Jā, tas bija tas, ko es ļoti gribēju redzēt, vai es sagaidīšu no Valda šādu gājienu, vai nē. Un mēs sagaidījām, tā kā interesanti, jā. Jā, tas ka kaut kas vēl mainīsies. Mums Aļeškins ir ļoti noklusējies. Bija viņš ļoti aktīvs viņa brīdi, tagad kaut kā pavisam klusiņš. Skudra vēl aizvien, diemžēl, ir kā shortsteks pie šī galda. Jā. 39,000. Jā, nav par 10 big blind, jā. Jā, tā kā viņam vēl uzdevums stāvs priekšā, bet Valds tas, kurš izsēž daudz turnīrus un tiek pie fināla galdiem, sagaida savus prēmiju rokas uzdubultojas, un es arī nebrīnīšos, ja viņš šeit izsēdēs līdz fināla galdam. Kļā viņām dāma kalps mastī, un šoreiz viņš reizos, vairs nelimpos. Jā. Kaut ko arī Mārskaiš, viņš jau bija nomets kāds. Strup varētu ielīst no pozīcijas apstīties, bet nē, viņš to tomēr nedrīs. All-in, Nē, nē, viņš nav fold. Un tagad uz big blinda trīnieki. Redzēsim, cik, kā Polonijas nospēlēs. Polonijas droši vien mēģina izskatīt, cik viņam ir, viņa oponentam ir stacks. Jā, 62,000. Un droši vien piedāvā savu līnu. Jā, tā arī notiek. Viņš neieliek viņu all-in, viņš vienkārši trībeto. Nu, tas ir pieļauju, ka gan izvēja viņu all-ins, ja ne viņu all-ins. Tur bija ļoti liela likme. Jā. Jā, viņš trībetojas 304, jā. Pusi no viņa. Tā, ka līdz ar to parādot, kad viņš nemetīs nost. Un neliekot to līnu, lai izstās varbūt vēl spēcīgāk viņa trīnieki. Jo šis spēlētājs nekautrējas izmantot jebkura vājuma pazīmu. Un kols, jeb līms, kā viņi mēdz saukt, tomēr pokarā ir vājuma pazīme. Un uzreiz viņas teks arī atļauj un uzreiz mēģina sodīt. Protams, ka viņš jau otro reizi mēģina kaut ko darīt. Un nākal tiek sodīts. Tā dažbrīd ir. Es atvainojos, šajā gadījumā nebija pat līms. Jā, nebija, tāpēc es sāku nedaudz pārteicu, es atvainojos. Varbūt bija cita vājuma pazīme tur. Manuprāt, kad Polonijas domāja to, ka cik jau bija praktiski 3 reizes pēc kārtas viņš tika iesaistīts. Vienreiz viņš reizoja, dabūja, otrais viņš ielampoja, nofoldoja, tad viņš atkal reizoja. Un varbūt tāpēc, kad viņš pietiekam daudz diapazonu spēlē. Varētu to piekrist. Pie tam vienmēr uzliek spiedienu. Strupka šobrīd no katras pozīcijas ar 10-9 uzreizoja un dabūja banku. Būtu tagad forši spēlēt, ne? Jā. Man šī turnīra stadija Bubbles Final Table ir mīļākā turnīrā. Bet tad arī, jo vismaz šeit Olimpikā visi spēlētāji kļūst ļoti taiti notētojas un tad arī visādi izgājieni iet cauri biežāk nekā agrākās stadijās.
Ir arī iemesls, bet man interesanti, vai kāds to izmantos. Būtu ļoti forši ieraudzīt. Jā, es vienīgi gribu redzēt, kā šeit daži agresīvi spēlētāji mainīs, jo es parasti cenšos mainīt ātrumu pie pusfināla galda, kad ir sixmaks vai sevenmaks. Es spēlēju agresīvāk, tagad, kad sāks final table, tad atkal jau bišķīt piebremzēju tomēr. Bet tagad Mārim Kerišām tūs dāma, Zander te gan. Viņam gribās. Jā, labs. Šeit tiks Tikai calls, jā? tikai calls no batona. Un Laizānām tūs 10 mastī. Bet man nepatīk calls no small blind. Tad, kad tev ir under the gun raise, right? Jā. Pat, ja tas ir suited, izskatās tik labi, bet vienmēr tev ieved visādās problēmās. Tas, ko droši vien Māris Kērišs negribēja redzēt, four-way potu. Jā. Lai gan viņš ir vismaz runā 3. no 4 cilvēkiem. Un magic. Diemžēl nekas nevienam citam nav. Bet es domāju, ka Māris tomēr mēģinās likt sībet pie šādu bordu. Tagad redzēsim, kā Polonijos. Es domāju, ka šeit būs tikai calls. Viņš insta all-in. Interesanti. Māris šeit nevar pielīdzināties. Viņš droši vien paskaitīs čipus vai ko, un pēc tam es saku 99%, ka viņš izmetīs. Jā. Es laik domāju par to all-in, kad diezgan smags all-in īstenībā. Tas, kad diezgan liels all-in. Īpaši labs. Manuprāt, ja kāds kolo, tad noteikti kālos ar septītnieku, un lielāko darīšanu gadījumos septītnieks būs pirmkārt labāks nekā viņam. Un jā, varbūt kaut kādi pāri kālos, bet domāju, piemēram, devītnieki, vai tu kālot ar devītniekiem vai desmitniekiem, varbūt ar karaļiem un tā, bet vienalga aizdomīgi. Es domāju, ka pāri šeit Mārim, jo viņam tomēr nav lielākais teksts ar pāri Māris kolot, bet tā kā viņam pagaidām ir tikai tūzes haikārds, un var to viņš izstāst, ka tomēr domā. Ja viņš pieļauj iespēju, ka viņam der 30% ir, ka viņam der tūzes un dāma. Bet es nepiekrītu, jo viņš uztaisīja all-in, kad viņi bija 4 cilvēki. Tas ir ļoti spēcīgi. Bet viņš bija pēdējais, kas runāja. Bet vienalga 4 cilvēkos. Tur check to the razor. Jā, es pieļauju, ka Māris viņu liek tomēr uz pāri un pāri zem dāmas. Ļoti bieži izspēlētu over pāri septītniekiem. Tas vēl liek devītnieki pat kaut ko. Un reķini viņš jau ir bišķi iepotkomitēts slopā, un tagad viņš domā, vai viņam ir 30% vai nav. Māri, tev tikai 1%. Met nost. Man liekas, ka viņš tomēr nometīs. Jā. Viņš ļoti ilgi domā. Bet es domāju, ka ja Mārim šajā situācijā būtu pašam pāris rokās, šeit būtu calls. Jā, varētu tas gan. Jo tomēr viņš ir lielu likmi jau. Bet raudošs. Kā saka, crying call. Raudošs calls. Māris prasa, vai pāris bija. Un atbild, varēs apstīties. Jā. Jā. Mārim nepaliek pēc šī gājiena ļoti daudz čipi. Pieļauju, ka viņš vēl turpmāk mēģināt spēlēt jau pushfold. Jā. Palikās. Noteikti vēl kāds 10 big blind ir, ne? Nē, viņam ir vairāk kā 10 big blind, jo vēl ir 4000 un viņam pieļauju kā 50 ir palikuši. Tā mēģināt saskatīt. Tad atgādinu skatītājiem, ka zilās fiškas ir 2000 vērtība un pelēkās ir 5000 un tā sarkanās ir 500 vērtība. Jā, vairs zaļo čipu vairs nav. Jā. Anti jau teikt, ka 500. Stropkams un mukaroks. Atkal prēmijums, ne? Visi spēlēt, ievēroju, kad pārstāv, izņemot Poloniju, visi spēlē prēmijums. Tas, ko es arī saku, kad ļoti tuvāk pie fināla galda, šeit Olimpikā visi cenšas spēlēt tikai ar prēmiju rokām. Izņemot, protams, dažus eksemplārus, kas to cenšas izmantot. Laizāna Toma dāma 10 no batona. Kērša un kungs dāma.
Vai, ko viņš ēd? Jā, es tā arī zināju, ka viņš to izdarīs. Nu, ko saucam dāmas? Nu, es domāju, ka šeit strupka nekādā gadījumā neizmetīs. Bet man īsti nepatīk, ka viņš tik ilgi gaida. Nē, bet strupka varbūt apdomā, kad es domāju, ka šeit nav slow roll. Varbūt nav, bet vienalga. Vai tiešām? Jo viņš grib noskaidrot precīzi, cik ir, un jo pat, ja tas ir pāris, tur ir strupka arī pieņem, ka nav tas spēlētājs, kurš beig grib, tā teikt, mest monētu ļoti, un... Bet viņš kola, protams. Kola, nu ir, jā, bet... Oi, Māris nav diezko ko priecīgs ieraugot strupkas roku. Protams. Nu, būs dāma vai nebūs? Oi, ļoti labs labs priekš strupkas. Rēķini paliek tikai divas dāmas. Divi auti arī raud, kā Māris šobrīd saka. Ne. Diemžēl nav, bet manuprāt, ka Mārim ir vairāk nekā... Es par to stipri šaubos īstenībā. Bet tomēr tūlīt dīleris saskaitīs. Nu, viņiem ir ļoti līdzīgs teksts, tas viennozīmīgi. Nē, Mārim ir mazāk. Es domāju, ka Mārim ir mazāk. 66, 500 un 71. Jā. Un, diemžēl, Māris pamet šo turnīru. Varbūt mēs viņu ieraudīsim komentētāju kabīnē. Būtu diezgan interesanti. Būtu. Tā kā redzēsim, ko Māris tālāk darīs vēl veiksmi. Tad vēl vienu spēlētāju tuvāk līdz fināla galdam. Nu tā, cik mēs tagad paliekam pie galda? 6 spēlētāji nemaldos. Jā. Tad ir vai 12 un 13 spēlētāji palikuši šeit turnīrā, ja vien drīzumā nepiesēdinās vēl kādu. Bet es domāju, tā arī ir. Nē, diezvai. Es domāju, 12-13 mēs palikuši. Jā, tad jā. Tad atgādinām, ka šobrīd tiešā reportāža no Olimpiku futbola kazino, kur katru dienu notiek turnīri. Un visi spēlētāji ir aicināti arī nākt un izmēģināt savus spēkus. Nav obligāti jāsāk ar 100 latu turnīriem. Jā, bija pat, mēs kad komentējam, tur pateica to, ka sākās 20 latu. Ir pat arī 5 latu turnīri, man svētdienās, jā. 5 latu. Un tagad Valdim Skudram Tūzas kungs. Šeit būs Olīns 100%. Valds uztais savu dusmīgo nopietno seju. Un liek visus čipus. Tu viņu ļoti labi tā vienmēr. Mēs esam daudz, es viņu nekritizēju vienkārši. Nevis nekritizēju, bet tu ļoti labi viņu tā apraksti. Jā, jo ir bišķī, tad viņam sanāca spēlēt. Un, ja viņš ar 5 izdomās spēlēt? Viņš bija button, jā, tad dīlers. Jā. Es domāju, tad viņam tad ir atkal jāieliek Colin. Nē, nu, viņam tur pašam nekas daudz vairāk nepaliek. Viņam kaut kur ap 40. 9, jā. Nu, jā. 45 tūkstoši ir. Kaut kā 10 tūkstoši varbūt paliek pāri. Tomēr negrib viņš flipot, jā. Jā, nu, es domāju, pareizs folds. Jā. Jo neko vairāk, vai nu viņam būs 50% vai mazāk, visticamāk. Jā. Tā kā tā. Tad runājot vēl par visiem turnīriem, cik saprotu, mums arī mūsu jaukā komentētāja apsolījās kādu turnīru spēlēt Olimpikā. Jā, es noteikti tagad. Es vispār varētu tagad aiziet projām un sākt spēlēt. Tā kā visiem, kam ir vēlēšanās paspēlēt pret... Jā, nē, būtu labi, ja varētu uztaisīt uz mani tādu bounty. Tu jau vari piedāvāt? Jā, varētu. Tā kā, kur atgādājums, ka tev bonus karte ir jādabū. Un tad redzēsim. Rītā, ja nemaldos, vēl ir kā vienmēr 10 latu satelīts uz nākamā mēneša 100 latu turnīru. Jūs pa 10 latiem varat mēģināt kvalificēties uz 100 latu turnīru, kas notiek katru mēnešu pēdējā piekdienā. Bet vai tad tagad nav pēdējā piekdiena? Pagad, tagad jau 1. jūlijas ir. Jā, bija jau piekdien jau bija 100 latu turnīrs, kurā bija arī ļoti daudz spēlētājs, 67, ja nemaldos. Jā, es vakar redzēju. Kur bija tiešām interesanta spēle, ko vinnēja Viktors Vorobjovs.
Viņš vēl aizvien, cik skatījos, ir turnīrā pie otra galda. Jā. Varbūt atkal redzēsim pie TV galda, kad tas jau būs kā fināla galds. Jā. Un tagad, reizes no Anderta gan ar Doilu Bransonu. Un Strupka izdomā no Big Blind ar dāmu 9 suited atbildēt. Jā, viņam patīk tai suited connector, atceries tā teica. Jā, es pats esmu to ievērojis. Es pats arī ļoti bieži tādām rokām aizstāvu blindu. Diezgan labs priekštrupkas. Vienīgi tie 3 ērts nepatīk, tāpēc droši vien ček. Bet es nedomāju, kad viņš tagad metīs ārā. Man patīk, kā Polonijas spēlē no agrās pozīcijas. Un tas ir ļoti spēcīgi. Jā. Strupka čekreizo Poloniju un tur viņam... Jāfoldo. Tur viņam vairs nav argumenti. Viņš vispār nav trāpījis. Ļoti bīstams bords, tur būt flash. Vai kas, vēl viņam arī tikai kājkārt 10. Pilnīgi. Protams, viņš nedaudz padomās, lai neradītu imiņš, kad viņam nekā nav. Šitais jau ir arī nedaudz teātris, kas arī ir viena no live poker sastāvdaļām, neatņema sastāvdaļa. Tad arī ir labi būt nelielam aktierim. Jā. Man pašreizēm sauc par Mr. Hollywoodu. Tiešām, tev patīk to darīt? Nu, tā kad reizēm ir labas rokas un mēģina izstīties ļoti vājš. Tas arī ir viens no paņēmieniem, kā var minēt.